Latvijas vīriešu handbola čempionātā uzmanības centrā bija nemainīgo valsts čempionu ASK un LSPA handbolistu cīņa. Nesen Rīgas čempionātā studenti kadru ziņā paplukušos zaldātus apspēlēja ar milzīgu pārsvaru. Taču, acīm redzot, zaudētāji bija izdarījuši pareizos secinājumus un jau ar pirmajām minūtēm centās apliecināt, ka nekas tāds vairs neatkārtosies. Pirmā puslaika otrajā daļā armijnieki pat spēja iekrāt nelielu pārsvaru. Atpūtā ejot, rezultāts bija 18-15 viņu labā. Tomēr pēc pārtraukuma studenti spēja laust cīņas gaitu un līdz tam zaudēto atguva ar uzviju. Pietiek vien pateikt, ka otrajā puslaikā ASK guva tikai 7 vārtus. Tas viss palīdzēja LSPA izcīnīt uzvaru pār čempioniem ar 32-25. Savukārt Latvijas sieviešu handbola čempionātā centrālā cīņa risinājās Stopiņu un Ogres SC komandu vidū. Gandrīz visu spēles laiku nevienai no vienībām neizdevās iegūt kaut cik ievērojumu pārsvaru. Un kā jau šādās situācijās mēdz būt, lai arī kļūdām bagātā spēlē, bet viss izšķīrās beigu daļā. Šoreiz nedaudz vairāk veiksmes vai arī meistarības bija Stopiņu spēlētāju pusē, un viņas pieveic ogrēnieces ar 22-20. Turnīrā pagaidām vislabāko sniegumu demonstrē līderos esošā LSPA vienība.